بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dārgie brāļi un māsas islāmā un labvakar visiem pārējiem. Šis video ir arī sakarā ar to pašu tēmu. Atbildes pāris komentiem no raksta, ko uzrakstīja Aidis Tomsons, kur viņš raksta, ka viņam ļoti saprotama ņemšanās ap Ramadānu svinēšanu. Viņš arī negribētu redzēt multikulturālu Latviju ar mošeju torņiem starp baznīcas smailēm. Bet viņš arī saprot, ka tā kā bijis līdz šim, vairs nebūs. Un tad tur ir komenti. Un es nolēmu atbildēt uz pāris komentiem, ko uzrakstīja Silvija Greste. Es tāpēc, ka viņa būtu kaut kāda īpaša, bet viņas komenti ir tā kā kvintesence, tā kā apkopējums, ko pauž ļoti liela daļa Latvijas iedzīvotāju. Un komentārs ir sekojošs. Viņa raksta, un vēl pēc vakardienas sevišķi deputātiem jārīkojas. Nav jādomā par pasaules jaunajām kārtībām, jārīkojas tagad un jādara deputātu darbs. Jāpieņem strikti likumi, lai nosargātu Latviju no jebkuras provokācijas. Diemžēl tuvajos austrumos notiekošais karš ir piemērs tam nežēlīgs, ko radikāli islāmisti var darīt, gribot iznīcināt savus ienaidniekus. Kā mēs, kristieši Latvijā, varam zināt, ka mēs neesam ienaidnieku kārtā iecelti? Latvija ir kristīga valsts. Tas ir jāstiprina ar visa veida likumiem, normatīviem aktiem, nekāda lojalitāte. Vai domāsim, pētīsim, analizēsim, vērosim, nekavējoties jārīkojas un nekavējoties jādara savus darbus deputātiem, politiķiem visos līmeņos. Tas ir viņas pirmais koments. Ko es gribētu pateikt, tikmēr es meklēju viņas otru komentu, ka par tuvajos austrumos, ko mēs redzam, ko gatavi ir izdarīt islāmisti nežēlīgie. Ja? Tas, ko es redzu tuvajos austrumos, tas ir vairāk nekā 70 gadus ilgstoša okupācija un genocīds, kas tiek veikta pret Palestīnas pamatiedzīvotājiem. Un to, kā to atbalsta rietumkristīgā, demokrātiskā, sekulārā un visas pārējās pasaules kopā ņemot. Un, ko es redzu pašlaik, kā ASV un Izraēla noslauka no zemes virsmas pilsētas Libānā, Palestīnā, Irānā, un kā vietēji iedzīvotāji mēģina, kā saka, mest ar akmeņiem pret zilo. Tas, ko es redzu. Un šis ir galvenais koments, uz ko arī koncentrēšos, kur šī pati Silvija Greste raksta. Te nu atkal ir viela pārdomām, ka valsts ir šķirta no baznīcas. To es arī gribētu punktu pieminēt. Valsts ir šķirta no baznīcas. Nevis no mošejas, nevis no sinagogas, nevis no budistu tempļa, bet no baznīcas šķirta. Paturēsim prātā. Tas nozīmē, ka valsts nevar ietekmēt jebkuras reliģijas baznīcas ienākšanu, bet valsts var to regulēt ar likumu. Piemēram, noteikti, ka, lai reģistrētu konfesiju, reliģisko organizāciju reģistrā ir nepieciešams 5000 reģistrētu dalībnieku. Jāiesniedz reģistrēšanai ar vārdiem un pasu kopijām. Nu labi, to viņi var droši darīt. Obligāti latviešu valodas zināšana, un lietošana dievkalpojumos. Un vēl būtu jāpārskat likums par pulcēšanos. Respektīvi, šī dāma vēlas pieņemt likumu, ka Latvijā dievkalpojumus drīkst veikt tikai latviešu valodā. Respektīvi, Krišnas nedrīkstēs vairs skaidināt Hare Krišna, Hare Rama. Katoļi nedrīkstēs
veikt dievkalpojumus latīņu valodā, un krievi pareizticīgie nedrīkst veikt dievkalpojumus krievu valodā, burvīgi. Tālāk viņa raksts, vēl mums taču ir kristīga valsts. To tad jānostripam likumā. Latvija nav kristīga valsts. Latvija ir sekulāra demokrātija, kur katram ir tiesības izvēlēties jebkuru reliģiju, praktizēt, sludināt, pulcēties, veikt dievkalpojumus, vai arī neizvēlēties nevienu. Ja jūs man neticiet, izlasiet satvers. Un šī dāma saka, neesmu pētījis, bet tur arī būtu jāiestrādā normas ar aizliegumu pulcēties un publiski sabiedriskā vietā demonstrēt reliģiskus lūgšanas rituālus, publiski atskaņot reliģiska satura mūziku, kas nav latviešu valodā. Šeit es pilnībā piekrītu. Aizliegsim svētceļojumu uz Aglonu, aizliegsim tusiņu ārpus bazilikas, kad visi tur sanāk kopā uz Aglonu. Par reliģisku satura mūzikas uzskatu, ka vajag vispār jebkuru mūziku aizliegt Latvijā, jebkura satura, tāpēc islāmā mūzika ir aizliegta. Tur mums, kā saka, sakrīt. Nu, un jāaizliedz reliģisku satura mūziku latviešu valodā, proti Ave Marija vajadzētu tā kā aizliegt atskaņot ar likumu. Tur es arī pilnīgi piekrītu, nekāda problēma. Un sodi par likumu neievērēšanu jāpiemēro visbargākie. Tur es arī pilnībā piekrītu. Es domāju, ka vakar tas bija tāds islāma tests, lai izzinātu un pēc tam izdomātu, kas darāms, lai šo reliģiju šeit ievazātu. Atvainojos par ievazātu, piedodam. Saprotu, ka arī legāli šeit dzīvojošiem musulmaņiem ir vajadzība pēc vietas, kur nodoties lūgšanām, bet varbūt tās lūgšanas var organizēt musulmaņu valstu vēstniecībās. Varētu. Kā būtu, ja mēs aizklapētu visas baznīcas, baltu nācijas okupācijas lielākos simbolus, kad šeit trīsvienīgā dieva pielūdzēji, kuru dievs ir Palestīnā krustā piesists ebrejs, kad viņi ienāca ar zobenu un uguni, ienesat seju šeit savu ticību, kā lai mēs būtu jauka aizklapēt visas baznīcas, nojaukt visus baznīcas torņus, nojaukt visus krustus, bet neaizliegt kristieti, protams, kādu aizliekšanu, sekulāru valsts, lai kristieši pulcējas katoļi Itālijas vēstniecībā uz dievkalpojumu, pareizticīgie, lai sanāk svētdienās Krievijas vēstniecībā uz dievkalpojumu un luterāņu Vācijas vēstniecībā. Cik Luters bija vācietis. Nu, mēs tad muslimi, es nezinu, kādas vēstniecība vai vispār ir, emirātu varētu vēstniecībā. Bet noteikti ir jāstiprina likumi, ar kuru palīdzību islāma ienākšanu varētu regulēt, vai vismaz tās kopienas kontrolēt. Un ja viņi ieliks pēdiņās, tiek aicināti uz vardarbību, skatoties uz vakara fotogrāfijās redzamajām vīriešu mugurām, paliek neumulīgi, iedomājoties izprovocētas sadursmes. Tad neprovocējiet sadursmes. Tā, kad es dzīvoju blakus NATO bāzei Kadagā, un manas meitiņas bija mazas, un mēs vedām viņas pastaigā pa mežu un redzējām NATO karavīrus, nezinu kāpēc, tūkstnešu krāsas kamuflāžas formas tērpos, kad Latvija aktīvi piedalījās Irākas okupācijas un izlaupīšanas misijā. Man arī bija neumulīgi redzēt šīs muguras, un maniem bērniem bija bailes, tāpēc, ka mani bērni bija redzējuši video materiālus, ko šādu muguru īpašnieki dara muslimu zemēs. Un man liekas, ļoti neumulīgi man kļūst, kad iedomājas, kas varētu notikt, ja šiem viņiem tūkstnešu kamuflāžu formas tērpos tērptajiem pavēlēs vardarbību. Un pavēlēs vardarbību ne tikai Irākā, Afganistānā, bet jebkurā pasaules malā, kurā viņi gribēs ievest savu
demokrātiju, cilvēktiesības un savu reliģiju sekulāro demokrātiju. Un tad dāma saka, ka, diemžēl, ieroči sveitī arī austrumu kaimiņu mācītāji, sevi saudam par kristiešiem, nevis sevi saudam par kristiešiem, bet esot kristieši. Un viņi piekrīt Ancim Pūpam, ka jāizstrādā likumā aizliegums pret daudzīvību. Varat iestrādāt tādu likumu, man liekas, ka Latvijā varbūt arī ir tāds likums, tas lietas būtību nemainīs. Vienīgais, ko man tiesā vajadzēs pateikt, ka tā otra nav mana sieva, tā ir mana mīļākā, un viss, un likums miskastē. Interesanti ir tas, ka ne Bībele, ne vecā, ne jaunā derība, ne Jēzus Kristus nekur tieši neaizliedz daudzsievību. Vienīgā reliģija, kas ierobežo daudzsievību, tas ir islāms. Jo atbilstoši Bībelē vīrietim var būt neierobežots sievu skaits, un tikai Korāns ierobežo uz 4 sievām, ja jums ir finansiālā, mentālā un fiziskā kapacitāte vienlīdzīgi izturēties un uzturēt šīs sievas. Bet var tādu likumu izdomāt, protams, iestrādāt, lai, ja gadījumā kādam no mums parādās 2., 3. vai 4. sieva, lai mēs viņas sauktu par mīļākajām. Un tagad es gribētu pacitēt Silvijai Grestei, kur uzskata, ka Latvija ir kristīgā zeme, dažus fragmentus, kur viņi saka, ka mēs redzam tuvojas austrumos nežēlīgie islāmisti, ko viņi dara, kā viņi dara. Es gribētu nocitēt, ko teica Abu Bakrs as-Sadīq, pravieša Muhamada tuvākais draugs, pa kuru pravietis teica, ka tas ir apsolījuma dzīves laikā paradīze, kurš ir labākais cilvēks pēc praviešiem, pirmais halifs pēc pravieša Muhamada. Kad viņš sūtīja kaut kur savu armiju, viņš teica viņiem: nenogaliniet sievieti, bērnu un gados vecos, nespēcīgos sirmgalvis, nenocērtiet augļus, nesošus kokus, nenopostiet ēkas un nenogaliniet aitu vai kamieli, ja vien to nedarāt ar mērķi to apēst. Neapludiniet un necērtiet palmu kokus, nešķērsojiet robežas un neesiet gļēvuļi. To jūs hadīs varat atrast Imām Malika Muvattā hadis krājumā ar autentisku ķēdi. Es vienkārši negribu iedzināties, tādu hadīsu ir daudz, un pravietis ir aizliedzis skaidri un gaiši nogalināt kara gadījumā sievietes, bērnus, iznīcināt lopus, nocirst augļu kokus. Piemēram, fragments no Korāna, apmēram tulkojums, es jums necitēšu arābu valodā, tāpat droši vien viens no jums nespratīs, kur visuma radītājs un uzturētājs saka: cīnieties uz Allāha ceļā pret tiem, kuri cīnās pret jums, bet nepārkāpiet atļautā robežas. Patiesi Allāha nemīl tos, kuri pārkāpj atļautā robežas. Un viens no autentiskākajiem Korāna tafsīriem, skaidrojumi, ko jūs varat atrast Imam Ibn Džarīr at-Tabarī tafsīros, viņš skaidro šo ajātu, saka, Allāha nemīl tos, kuri pārkāpj atļautā robežas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē tos, kuri pasludina par atļautu to, ko Allāha ir aizliedzis, kā piemēram sieviešu, sirmgalvju un neticīgo bērnu nogalināšanu, kurus Allāha ir aizliedzis nogalināt. Un kad pravietis vienreiz pēc kaujas ieraudzīja nosistu sievieti, tad pravietis pateica, ka to darīt nedrīkstēja, tāpēc, ka viņi nebija no tiem, kuri cīnās. Un šo hadīsu jūs varat atrast Ibn Maģa hadis krājumā, Ibn Hibāna hadis krājumā, visas tās ir autentiski verificējums, ka to ir teicis pravietis. Atšķirībā no Bībeles, kur nekas nav autentiski verificējums, neviens nezina, kas ir autors, kas to pierakstīja un izdomāja, ka to ir teicis Jēzus, Moze vai kā cits no praviešiem, tādā atkāpīt.
Un tā arī pravietis teica, autentiskā hadisā, ko jūs varat atrast Nasai hadis krājumā, pravietis saka, neviens cilvēks nav atbildīgs par sava tēva vai brāļa noziegumiem. Tā arī pravietis teica savā pēdējā atvadu hadžā. Noziedznieks nes pats atbildību par saviem noziegumiem, un neviens nenes atbildību par savu tēvu vai dēla noziegumiem. Tāpat kā dēls nenes atbildību par sava tēva noziegumiem. Arī šo hadisu var atrast Ahmada ibn Maģa un Hāfiza al-Busairi hadisu krājumos, arī autentiski verakcējumi hadisi, kas iet atpakaļ līdz pašam pravietim. Un imams Navavi saka, ka visi islāma zinātnieki ir viens prāts, ka aizliegts ir nogalināt sievietes bērnus, ja viņi nepiedalījās nepastarpināti ar ieročiem rokā kaujā, kara laikā. Ir daudz ajāt hadises, man aizņemtu vairāk stundas te visu citēt, bet es gribētu pacitēt, ko šajā sakarā saka Bībele. Visam tā patīk runāt islāmu, parunāsim, jau Latvija ir kristīga zeme, parunāsim, ko tad māca jūsu trīsvienīgais Dievs, ko tad māca jūsu Jēzus Kristus. Ne mūsu pravietis Jēzus Marijas dēls, ne jūsu Dievs, Jēzus Kristus Dieva dēls. Ecehēla grāmata, kur Jēzus Kristus saka, jo Dievs taču jums ir viens, jūs taču nepielūdzat trīs dažādas Dievs. Tātad, ja Dievs, tad Dievs. Kur viņš saka? Man dzirdot, kā pravietis saka, ejiet viņam pakaļ pa pilsētu un kaujiet nost jūsu acis, lai nežēlo un nesaudzējiet neviena. Kaujiet nost viņu sirmgaļus, jaunēkļus, jaunavas, bērnus un sievas, kamēr visi pa galam. Bet neaizskariet neviena, kam ir zīme, un iesāciet ar manu, tas domāts, Dievs saka, ar manu svētnīcu, tad tie iesāk ar veciem, kas stāvēja tempļa priekšā. Un viņš, Dievs, jeb Jēzus, sauciet, kā es nezinu, kā jūs viņu saucat, lieciet negodā svētnīcu un pildiet pagalmus ar nokautiem, ejiet tagad projām, un te izgāja un kāva ļaudis pilsētā. Kā redzat, ļoti liela atšķirība ir, ja islāma Dievs, visuma radītājs un uzturētājs, viens vienīgais, kuram nav līdzinieku, aizliedz nogalināt sievietes, bērnus, sirmgaļus, un arī, to es aizmu pieminēt, aizliedz nogalināt to, kas meklē patvērumu kara laikā tempļos un baznīcās, aizliedz nogalināt garīdzniekus, tad kristiešu Dievs Jēzus liek nogalināt visus bez žēlstības. Tādu vietu ir tik daudz Bībelē, ka es, protams, arī tikai dažas te atradu, man arī nebija laika meklēt visas. Un tā arī tad sapulcs nosūtīja 12,000 vīru no tiem stiprajiem vīriem, un tiem pavēlēja sacīdami, noiet un nokaujiet ar zobenu asmeni Jebeša, kas Gileādā iedzīvotājs gan sievas, gan mazos bērnus. Bet šī ir tā lieta, kas jums ir jādara, visi vīri un sievas, kuras vīriešiem piederējušas, jums jāiznīcina. Nu, un tās 400 sievietes, kas bija jaunos, nav piegulējušas pie vīra, tās viņi nenogalināja, paņēma sev pa verdzenē. Vēl viens fragments, 5. Mūzes grāmata.
Te nevar es atrast tagad uz sitienu, arī netērēšu laiku. Doma tāpat eit, nogalināt sievietes, bērns, iznīcināt visus viņu tīrums. Klasika, tas mēs to, ko redzam Izraela un NATO karaspēks dara arī pēdējā gadsimta laikā, nekas jauns. Es atradu, jā. Un, kad tu nonāc pie kādas pilsētas, lai pret to karotu, tad piedāvā tai mieru, un ja tā pieņems mieru un tev atvērs, tad lai visi ļaudis, kas tur atrodas, tev dod meslus un lai kalpo tev. Respektīvi, visi paliek tev pa vergiem, ja viņi mieru piekrīt uz mieru. Un bet ja tā mieru nepieņem, bet taisās ar tevi karot, tad aplens to, un tas kungs tavs dievs to nodos tavās rokās, tad nokauj visus vīrus, kas tur ir ar zobenu asmeni. Bet sievas un mazos bērnus un lopus, visu, kas vien ir atrodams pilsētā, to ņem sev kā kara laupījumu un izbauda visus labumus no šā sava ienaidnieka laupījuma, ko tas kungs tavs dievs tev ir devis. Te ir Jēzus pavēle Mūzum it kā. Kāpēc saka it kā? Tāpēc, ka mēs muslimi ticām visiem praviešiem, visām iepriekš sūtītajām grāmatām. Mēs ticam, ka visi pravieši, ieskaitot Mūzu un Jēzus, sludināja islāmu, sākot no Ādama līdz pēdējiem. Un mūsu kritērijs ir Korāns, pēdējais, neradītais, saglabātais, Dieva sūtītais vēstījums cilvēcei. Kas sakrīt ar Korānu, mēs sakam, jā, tā tas bija. Kas nesakrīt, mēs sakam, tas ir cilvēka izdomājums, ko Korāns neapstiprina vai nenoliedz. Mēs arī neapstiprinam un nenoliedzam, mēs sakam, mēs ticam visam, ko ir sūtījis mums radītājs. Bet šitās vietas skaidri redzamas, ka tas ir Dieva ienaidnieku jūdismu izdomājums. Bet tā ir grāmata, kas ir kristiešiem svētā, ko viņi uzskata par Dievu vārdu. Jozos grāmata. Interesanti, kāpēc latviski viņi iztulkoja Jozos grāmatu, ka tā ir Jēzus grāmata, Ješo. Laikam nejūtās komfortabli. Krievu valodā tā ir grāmata Isusa, Jozos grāmatā saucamā, kas ir viens no praviešiem, kurš bijis nevis Jēzus Marijas dēls, bet stipri pirms tam. Un tad viņi izgāja cīņā, visi viņa karapulku nometnes līdz ar tiem, un varen daudz ļaužu, kā smilts jūras malā un daudz zirgu un kara ratu. Tad tas kungs, jeb kristiešu dievs, sacīja uz Jozu, nebīsties no viņiem, jo rītdien ap šo laiku es visus viņus nolikšu nokautus Izraēlam pie kājām, tad tu varēsi pārgriezt viņu zirgiem pakaļ kāju dzīslas un viņu cīņas ratus sadedzināt ugunī. Nepietiek vienkārši nogalināt, vajag iznīcināt visu viņiem infrastruktūru, arī klasika. NATO stilā, kristiešu karaspēks tomēr. Un tas kungs tos nodeva Izraēla rokās, viņi tos kāva un vajāja viņus līdz Sidonai, šai lielajai pilsētai, un tur ielēja tādu un šitādu, un tā sakāva tā, ka neviens no tiem nepalika dzīvs. Un Jozo darīja, kā tas kungs viņam bija pavēlējis, viņu zirgus viņš padarīja tīzlus, un viņu kā ratus viņš sadedzināja ugunī. Un sagūstīja tur ķēniņus, nokāva ar zobenu asmenī, un tie nokāva visus iedzīvotājus, kas tur bija, viņus pilnīgi iznīcinādami, un tur nepalika pāri neviena dvēsele. Un Hatzorā viņš sadedzināja ugunī. Un, kā tas saka, iznīcinādams visu, kā Mūzes tā kunga kalps bija pavēlējis. Jozos grāmata 11. nodaļa var palasīt detaļas, ja jums interesē. Es neesmu sadists, man nepatīk tādus tekstus lasīt, bet nākās. Tomēr kristīgā valsts. Un vēl viens fragmentiņš mums no 4. Mūzes grāmatas. No sākuma apkaut tur cilvēks, klasika, un Mūzes tiem sacīja, kā tas nākas pēc kaujas, kad viņi tur jau tusē pa pilsētu, ka jūs esat atstājuši visas sievietes dzīves. Un kaut kā nav riktīgi kristīgi, vai ne?
Bet tad nokaujiet visus bērnus, kas ir vīriešu kārtas, un nokaujiet visas sievas, kas vīru ir pazinušas un pie vīra gulējušas. Bet tik viena sieviešu kārtas bērnu un tās sievas, kuras vēl vīru nav pazinušas, kuras nav gulējuši pie vīra, tās asājiet sev dzīves. Nu, respektīvi, vecās nesmukās nogaliniet, jaunās smukās sev pa verdzenē. Samuēla 1. grāmata. Tā saka tas kungs, Cebots, es piemeklēšu Amaleku tās pārstības dēļ, ko tas ir nodarījis Izraēlam, aizprostodams viņam ceļu, kad Izraēls nāca no Ēģiptes. Kas ir interesanti šeit pieminēt, ka varbūt jūs atcerat, jums minēja, ka pravietis Muhammad, lai miera un Dieva svētība pār viņu, teica, ka tēvs nenes atbildību par savu dēla grēkiem, dēls nenes atbildību par savu tēva grēkiem, bet šeit ir pavisam cita pieeja kristīgā. Tā, kad tika nobloķēts ceļš, kad, ja tāds vispār notikums bija, protams, bet atbilstoši ticēsim, kas saka, argumentu pēc pieņemsim, ka bija tā, kā te rakstīts, ka amalekieši nobloķēja ceļu, kad izraēlieši muku no faraona. Tas notika vairākas paudzes atpakaļ. Un tie amalekieši, kas dzīvo tagad, viņu mazbērnu, viņam to nekāda sakara nav. Bet tas nekas, Dievs, kristiešu Dievs, trīsvienīgais, pavēl. Tādēļ ejiet tagad un sakaujiet Amaleku, iznīcina itin visu līdz pēdējam, kas vien tam pieder, nesaudzēja nevienu no viņiem, nedz arī kaut ko no viņa kustoņiem, liec, lai aiziet nāvē gan visi vīri un sievas, gan bērni un zīdaiņi, vērši un visi sīklopi, kamieļi un ēzeļi. Jauki. Nu, un, protams, slavenais stāsts par Simpsonu. Ja islāmā ir aizliegta pašnāvība un aizliegts nogalināt civiliedzīvotājs, tad viens no kristiešu varoņiem, Simpsons, ko jūs varat viņu stāstu izlasīt Bībelē Soģu grāmatā. Stāsts ir garš, vispār viņa dzīve, kur viņš ar ēzeļa žokli nosit 1000 vīriešu, kur iesprlauž 2 lapsām anālajā atverē degošu lāpes un aizsūt nodedzināt viņam drūvas. Nu, tādi kristīgi varoņdarbi. Tas viss ir tā kā pupu mizas, bet pats jaukākais, kad svētkos, jā, tie ir neticīgie, tie ir elgdievi, dievi ienaidnieki, bet viņiem ir svētki. Tur ir sievietes, bērns, civiliedzīvotāji. Un Simpsons aptver abus vidējos stabus, uz kuriem nams balstījās, un viņš pret tiem atspiedās, pret vienu ar labo roku, pret otru ar kreiso roku, un Simpsons sacīja, lai tad arī mirst man dvēseli kopā ar filistiešiem, un viņa atspiedās ar spēku, tad nams gāzās par lielkungiem un pār visu tautu, kas tanī atradās, tā, ka mirušo skaits, ko viņš mirdams nonāvēja, bija lielāks par to, ko viņš dzīves būdams bija nogalinājis. Tātad vairāk tūkstoši, sievietes, bērni, nu, jo tur rakstīts, bet nams bija vīru un sievu pilns, un vilstieši lielkumi pašreiz atradās uz jumtu, un ap 1000 vīru kopā ar sievām bija skatītājos, lai nolūkotos Simpsonā. Tātad, kā mēs redzam, atkal klasiskais kristiešu piemērs, par ko jums jaunajā darbā teikts, no sākuma ieraugiet baļķi savā acī, un tad meklēt skabargas svešās. Ja kāds no muslimiem, islāms, tas nav tas, ko dara vai nedara muslimi. Islāms nav tas, ko kādam ienāca prātā tuvajos austrumos vai tālajos izdarīt. Islāms tas ir Korāns un praviešu sunna, kā to saprat pravietis un viņa līdzgaitnieki. Islāms ir tas, ko pavēlēja Allah, vai tas, ko viņš ir aizliedzis. Caur Korānu un savu pravieti. Nevis tas, ko dara vai nedara muslimi. Un ja kāds kristietis veids teroraktus, nogalina civiliedzīvotājus, vai veids pašnāvības tā saucamās operācijas, tad ko mēs redzam? Diemžēl viņš izvēlās sekot Bībelei, nevis Korānam un praviešu sunnai. Un tas tāds video sanāca pagaršs, bet vajadzēja, es uzskatu, atbildēt, jo, kā saka, kristieši paši mēģina izprovocēt uz konfliktu,
mēģina paši uzspiest mums savas vērtības un tradīcijas, tad, lai no sākuma sakārto savu dārziņu un tad lien svešā. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.